Cilvēki no laika gala centušies iemūžināt lietas un personas. Vīrietis sēž, tante stāv, ābols uz galda, kronis uz galvas. Nekustīgas bildes ātri apnīk, tāpēc nav brīnums, cilvēks visvairāk vēlējies nofilmēt kustību. Piemērs – vērot autosporta sacīkstes – interesanti, bet vēl labāk, ja ātrumu pats var sajust. Kā to vislabāk izdarīt, ja nedrīkst kāp sporta mašīnā? Uzfilmēt to, ko redz braucējs. Kādreiz to darīja jocīgā veidā. Ļaudis ar visu lielo kameru gulušies mašīnai uz priekšējā kapota, kā arī sēdējuši mocim aizmugurē un nevis turējušies, lai nenokristu, bet centušies nofilmēt aizmugurē braucošos. Jocīgi, vai ne? Ar laiku cilvēki kļuva gudrāki. Te var redzēt, kā 1968. gada filmā Grand Prix pie mašīnas pieskrūvēts stiprinājums, uz kura uzlikta kamera. Arī 1978. gada īsfilmā Randevu, kur Klods Lelušs lielā ātrumā brauc caur Parīzi, pie īpaša stiprinājuma pielikta filmēšanas iekārte, tikai jau krietni mazāka. Jāpiemina, šādus papildus elementus uzstādīt uz spēkta bija sarežģīts un laikietilpīgs process, un liekais svars ap 30 kg. Ar laiku cilvēki jau izgudroja, kā kameru pielikt pie ķīveres. Izskatās smieklīgi, vai ne? Šis vīrs, starp citu, ir vecais F1 sacīkšu braucējs Džekijs Stjuarts. Arī amerikāņu motosportists Gerijs Niksons izmēģināja pie ķīveres piestiprinātu kameru. Lūk, šādi tika uzņemti kadri filmai Onenī Sandei. Ne tikai izskatās, bet noteikti arī ir bīstami braukt ar piestiprinātu tehniku pie ķīveres. Ja krīti, kakls to viennozīmīgi izturēt nespētu. Laiks gāja un lielās kameras nomainīja mazāks. Tehnika attīstījās un šobrīd kameras, kuras izmanto braukšanas filmēšanai, ir plaukstas lielumā. Mūsdienās šīs mazās kameriņas lieto ne tikai motoru sportā, bet arī BMX braucēji, snowboardisti, riteņbraucēji, lidotāji, gaisa akrobāti, mūzikas, videoklipu un filmu radīšanā, kā arī ikdienas vajadzībām, lai palēlītos draugiem. Cilvēki pie šādiem gadžetiem pieraduši, un šodien vienīgais jautājums, kuru no plašā klāsta izvēlēties. Es bieži uzturos motorsporta sacīkstēs un esmu pamanījusi, sportisti lieto trīsveidu onboard kameras – GoPro, Kontūr un Drift HD. Kāpēc viņi lieto tieši šīs? Nav nejausmas, bet jācer, ka viņi zina. Esmu lietojis 3 kameras – GoPro, Drift un Kontūr. GoPro tā ir vienkārši nāve, grūti ieslēdzams un kadri vienmēr sākas ar seju, lai pastītos, vai vispār viņi ir ieslēgti. Kontūru pagaidām ir vislabāk patiks, tāpēc, ka viņi visvieglāk ieslēgt ir. Nav nekas tur īsti sarežģīts. Arī kvalitāte diezgan labi ir. Un īpaši, ka tagad ir tās ieejas skaņai, tad vispār ir perfekti. Un vēl esmu lietojis Drift HD. Tā arī diezgan normāli. Ralfs Sirmacis, kā jau rallists, onboarda kameru stiprināja sporta automašīnā. Toties Mārcis Birkens gan pie kartinga, gan ķiveres un arī salona automašīnā šosejas sacīkstēs. Sākām mēs bija parasta videokamera, kurai bija vienkārši tur tāda saucamā atsteņa, kas tāds videokamera, kas ir pievienota, viss tas ieraksts parastā videokamerā un ar lentām, un tad tur tas process, ka tur lenta attīta, ieslēgt viņu, un tad galvenais, ka liekot somā, lai tik netīšām neizslēdzās. Pirmā, ko mēs tā kā sākām pēc visām lenču magnetofoniem, bija tas pats kontūrs saucamais tāds, un tā bija īstenībā maza kamera, kurai pat īsti nebija ekrāna. Bet savā ziņā ļoti vienkārši, ja tu viņu pieliec, pieņemsim, sporta mašīnā pie dugām. Un tad tur tāds vienkāršs slēdzis, ko viņi var ieslēgt, izslēgt, un viss automātiski notiek. Viedoklis par mazajiem gadžetiem ir arī rallistam Ivaram Vasaraudzim. Izrādās, viņš pēc sacīkstēm ķēris visus, kas trases malā filmējuši. Gribot materiālu, lai var analizēt, kā braucis. Ivars izmēģinājis arī lielākas kameras, tās, ar kurām filmēja kāzas. Stiprināja autiņā, nolicis tā, lai netraucē, un daudzu vadu ielenkumā braucis gonkās. Pa lielam it kā Driftam ir vairāk vai mazāk viss kārtībā, varbūt viņi varēja būt bišķīt ērtāk, kaut kā viņiem tas uzbūv, varbūt nevienmēr viņi var iestutēt tur, kur vienmēr gribās viņu, bet ar to HD Pro atkal it kā viņi ir maziņi, bet man personīgi sagādā drausmīgi sarežģītas lietas un sāp galvas ieslēgšana viņas. Tās kameras, tās pogas ir tik, es vienmēr diezgan bieži nenofilmējis vai nofotografējis īpatnējā veidā kaut kādus skatus, bet nenofilmējis to, ko es gribu. Man liekas, visvieglākā tā kontūra bijusi, jo viņai tāda ērtas ieslēgšanas schēma ir un
kā saka, var saregulēt diezgan ātri un vienkārši to slīpumu vai vienalga to leņķi, kā tev tas attēls vajadzīgs ir. Kā noskaidroja, vīri šādas kameras lieto, lai analizētu braukšanu, nezīmētos meitenēm. Tagad pats svarīgākais – ieslēgšana. Sportistiem nav laika domāt par kameru. Viņi koncentrējas sacīkstēm. Tātad aparātam jābūt ērti ieslēdzamam un izslēdzamam. Kā izrādās, kontūru ar vērienu pārspēj GoPro. Kontūru varot ieslēgt ar vienas pogas nospiešanu, bet ar GoPro jāčakarējas. Pēc aprunāšanās ar sportistiem onboard kameru tops izskatās šāds. Pirmajā vietā kontūru, otrajā GoPro, bet trešajā Drift HD. Tikai es nesaprotu vienu. Ja ar GoPro gadžetu čakars, kāpēc lielākā daļa sportistu to lieto? Lai labāk izprastu mazās kameriņas, devu vārdu vīram, kurš viņas lietojas filmējot dažādus sižetus, līdzis pie ķiveres un moča, kā arī saprot, kādai jābūt kvalitatīvai bildei. Pirmo 2 vietu ieguvējas GoPro un kontūru salīdzina Pauls Timrots. Man vienkārši ved ārā no pacietības. Ja tu vien to kameru lieto kaut kādas svētdienās vai reiz mēnesī, taču nekad mūžā neatcerēsies, kurš no šitiem pipsikiem kaut kādi ir jāpiespiež. Jo kaut kā piespiežot ilgāk, viņš pārlec citā režīmā, un ja tas kādu brīdi pastāvēs piespies, bet tu nospiedz to, tad tas izslēdzās. Vienkārši sajūt prātā un gribās to mest pret sienu to vērķi. Tas, ka viņš neglīti izstāsta vienkārši kā dizaina priekšmets, tas pat varbūt ir mazāk svarīgi. Bet šī te kamera, tā man patīk stipri labāk. Es to arī daudz vairāk lietojos, un tā man vienkārši tāda ļoti mīļa šķiet. Vienkārši nospied pogu galā, viņš ieslēdzās, uzsilst, un ar šito brutāli. Tev, jebkur uzliekot uz ķiveres augšā, kaut kur pie auss, kaut kur uz motocikla vai riteņa pastumu, viņš raksta. Viss ir skaidrs, nav jālauz galvu. Beidzās gonka, izslēdzi, aizmirst, nav problēma. Kas otrs labums šitam ir, tu arī pieregulējot to leņķi, piemēram, pie ķiveres pieliekot, tu vari gan ar uzspīdinātā lāzerīšiem apstīties, kā tev ir horizonts, gan arī, piemēram, vai pats vai mehāniķis var skatīties to ar Bluetooth telefonā, kas te kadrā ir redzams. Tu telefonā mierīgi redzi, ko tas vērķis rāda. Tagad pavisam skaidrs. Kontūra ir skaista un tā ir ērta ieslēgšana. GoPro neglīta un sarežģīta ieslēgšana. Un GoPro kameru lieto daudz sportisti, jo padzirdējuši. Tāda ir nopērkama, čoms arī lieto, man arī vajag. Tagad man ir arī skaidrs, kāpēc Drift HD kameru nelieto gandrīz neviens. Kaut arī par šo kastīti sportisti izteicās labāk nekā par GoPro. Tā ir ar reklāmu ļoti švaki. Atliek vien salīdzināt cenas. Visas 3 maksās sākot no 150 latu. Ja cena tik līdzīga, tad stulbi ir skriet līdzi modei. Jāizvēlas labākā onboard kamera un viennozīmīgi pēc visa šī ir skaidrs. Tā ir kontūra. Šo kameru izveidoja 2 Amerikas studenti savā garažā. Un kameras pamatprincips ir palika nemainīgs. Tas ir caurulē ievietots video lēds kopā ar akumulatoriem. Un pats galvenais bija šī ieslēgšanas poga, kas šie abi kameras radītāji bija aktīvi snowboardisti, un viņi meklēja kameru, kur atbilst viņu vajadzībām. 2 amerikāņu puiši uztaisījuši gadžetu, kurš ir ne tikai viegli ieslēdzams, skaists un ūdens izturīgs. Kamerā ir arī GPS. Īpašajā kontūra programmā uz video var salikt spīdometrus, ievietot trasu schēmu, kur parādās, kurā līkumā atrodies, kā arī ar kādu ātrumu gāzi un cik augstu palicies. Perfekts veids, kā analizēt savu braukšanu, un arī internetā ieliekot, izskatīsies smuki. Lūk jums piemērs. 333 trasē Supermoto Gonka. Šeit kameras īpašnieks izvēlējies ielikt trases schēmu, kurā rādās atrašanās vieta, ar kādu ātrumu viņš brauc un kāds augstums. Ja jums šāds izvietojums nepatik, varat salikt citādāk. Neskatoties uz to, ka kamera ir evolucionējusi, viņa no pavisam vienkāršas caurules ar baterijām un ar izolācijas lenti pietītām lēcām ir pārvērtusies par ļoti kolorītu un dizainiski pievilcīgu produktu. Joprojām, neskatoties uz visām papildu funkcijām, pamatlieta ir saglabāta. Viena taustiņa ieslēgšana, izslēgšana. Vai jūs to dariet ar cimdotu roku vai bez cimda, dažādās ekstrēmās situācijās vai vienmērīgi filmējot dabas skatu, ieslēgšana notiek ļoti ērti. Viena taustiņa pozīcija. Zinot, ka sportisti pirms starta koncentrējas sacīkstēm un nevēlas spaidīt kameras pogu, tai vajadzētu ieslēgties brīdī, kad braucējs domās liektai sāk strādāt. Bet vēl labāk, ja onboarda kameru varētu ieslēgt ar balss palīdzību. Dzīvosim, redzēsim.
Ieteikums sportistiem. Ja esat nolēmuši iegādāties onboarda kameru, pirmkārt, tai jābūt ergonomiskai, otrkārt, kvalitatīvai bildei un treškārt, pievērsiet uzmanību arī dizainam. Jūs tak negribiet izskatīties šitik muļķīgi.